braucis no Valmieras, un es vācu valodas olimpiādē piedalīšos. Jā, mēs atbraucam no Daugavpils. Mēs esam no Liepājas. No Rīgas kultūra vidusskolas. No Ādažu vidusskolas. Es ļoti biju gatavojies, skatos filmas un mācos. Valodas apgūves mācoties skolā vai vairāk tā kā tajās sarunās Vācijā? Kāda ir? Īstenībā vairāk sarunās Vācijā, jo tad ir vieglāk to valodu arī zināt un uzzināt tā kā sarunu valodu. Es sāku skatīties vienu spāņu seriālu, un man interesēja spāņu valoda. Un tad es pati no sākuma sāku tulkot, un tad jau ar visādu programmu palīdzību es pati mācījos, un man arī viens ģimenes loceklis, viņš arī mācās, un tad mums bija interesanti aizgāja visādas diskusijas par spāņu valodu, un tad es, kad beidzu 9. klasi, es meklēju vidusskolu, un kad es ieraudzīju, ka Rīgas kultūra vidusskolā piedāvā šādu novirzienu ar tādu iespēju, tad es pieņēmu, un man ir prieks. Sajūta par olimpiādi, kādi varētu būt rezultāti? Nezinu, man bišķiņ vēl tā kā man satraukums. Nu, vēl nezinu, skatīsimies, jā. Jā, tā vidēji. Okay. Es pirmo reizi piedalīšos, tāpēc ir tāda satraukuma sajūta. Mūsu skolā tā kā jau no 1. klases mācās. Jā. Tā kā cerība ir. Tad redzēs, jā. Puse no tās olimpiādas tēmām ir tādas, ko es vēl neesmu mācījusies, un tad ir vienkārši jājūt līdz savai intuīcijai, jo tā jaunā tēma nav viegla. Es vēl arī tagad nedaudz pamācos pirms olimpiādas, lai ir vismaz kaut kāds tas pamats, un jā, tad jau skatīsies.